Eiropas balss. Raidījums tapis sadarbībā ar sociāldemokrātu grupu Eiroparlamentā. Labdien, pie mums viesos Eiroparlamenta deputāts Andrejs Mamikins. Esiet sveicināti! Jautājums par Air Baltica un Rīgas lidostas īpašumu arestu saistībā ar lietuviešu aviokompānijas FlyLL maksātnespēju. Cik nopietni ir šī lieta? Ir tāda speciāla Eiropas Savienības regula, kuru žargona sauc par Brisele 1, un šī regula paredz, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstīs tad viņam ir jāatzīst citu valstu tiesu nolēmumi. Un šajā gadījumā, ja lietuviešu tiesā pieņēma lēmumu arestēt Air Baltica īpašumu, tad mūsu tiesai vajag tikai garantēt šī lēmuma izpildi. Vai tad pret to nevarēja protestēt? Latvijas augstākā padome jau mēģināja iespaidot šo procesu un uzrakstīja attiecīgo lūgumu Eiropas taisnīguma tiesā, bet tam atbildēja, ka nav nekādu iemeslu, kuru dēļ Latvijas tiesā nevar izpildīt Lietuvas tiesas nolēmumu. Uzgaidiet, premjeras kundze Laimdota Straujumu paziņoja, ka vēlas griezties Eiropas komisijā. Mana skatījumā tā ir lēta pašreklāma, jo premjera it kā grib parādīt, ka arī kaut ko dara, bet šajā gadījumā Eiropas komisija nekādīgi nevar palīdzēt Latvijai. Un ko tagad? Pār Latvijai aizversies debesis? Nē. Air Baltica un lidostā strādās parastā režīmā, lidos lidmašīnās un piezemēsies, protams, bet šis lēmums par īpašuma arestu nemaz nenozīmē, ka automatiski mums atņems Air Baltica un lidostu, un par to būs attiecīga tiesas prāva, un mēs skatīsimies, kā tā beigsies. Paldies par interviju. Pie mums viesos bija Eiroparlamenta deputāts Andrejs Mamikins. Mēs no jums atvedāmies līdz jaunai tikšanās reizei.